Mīļo skatītāji, apsveicu! Šī būs kārtīga prieka nedēļa. Visas problēmas ir garām, jaunas, tādas nopietnas problēmas netuvojas. Tas nozīmē, ka šonedēļ varēsim priecāties. Tikai, kā runas saka, nevajag sajaukt prieku ar jautrību. Jautrībā, jā, kaut kāda prieka forma ir klātesoša. Tomēr jautrībā jūs riskējat ar to, ar kaut kādām pārmērībām, kuru rezultātā būs vai paģiras, vai galvas sāpes, vai kādi pašpārmetumi. Pēc runu izpratnes tāds īsts prieks saistās ar atklāsmi. Tas ir kaut ko pamanīt, ievērot citu vai slēpto jēgu. Tas ir pat, varētu teikt, ne tikai zināt, bet beidzot arī saprast. Ne tikai zināt, ka pulpoliņš izaugs, bet arī sajust, ka viņš jau ir radies. Tas prieks tātad ir mazliet tāds plašāks un mierīgāks par jautrību. Daudz iemeslu priecāties mums sagādā ne tikai dzīve un dzīves notikumi, bet arī pati daba. Saulīte spīd, zosis ir atlidojušas, pūpoli ir saplaukuši un kaķīši pagalmā iet savās rotaļās. Jau. Ko mēs varam mācīties no kaķīšiem un no pūpolīšiem? Ļauties dabiskajam ciklam, dabiskajai notikumu gaitai. Vai ne tā? Burvīgi, tieši tā. Kolēģi runāja par prieku, kolēģi runāja par dzīvi, kolēģi runāja par dabu. Es varu piekrist kolēģiem. Daba sagādā prieku, kaķīši sagādā prieku, cilvēki sagādā prieku, dzīves notikumi sagādā prieku. Jautājums, ko mēs ar šo prieku darām? Dažkārt mēs ļoti viegli varam palaist garām kādu skaistu, priecīgu notikumu, teiksim, pūpolu uzziedēšanu. Tas var šķist nenozīmīgi, tāpēc, ka vēl jāstāv rindā pēc žiguļa, jeb jāstāv rindā pēc dzīvokļa, un tur, es nezinu, apkurs rēķins ir tāds un šāds. Un var šķist, ka mazie prieki, kā pūpolīši, kā kāds sniegpulkstenītes uzziedēšana, nav nozīmīgi. Nekā. Tieši otrādāk. Mazie prieki sagādā lielo laimi dzīvē. Nav tā, ka jūs tiktu pie milzīgas jahtas un viss jums ir garantēta laime līdz 7. celim, tā teikt. Nē, tā tas nav. Prieks par kaut kādiem ieguvumiem izgaist samērā ātri, un tam ir sava nozīme, lai mēs neiesprūstu kādā priecīgā notikumā un nepavadīt tur visu savu atlikušo mūžu. Bet lai mēs iet tālāk, un lai mēs iet tālāk, mums ir jāiemācās priecāties par mazām lietām un jāuztrenē prieka muskuļi. Vai tu gribi teikt, ka ja mēs iesprūstam priekā, tad tas ir kaut kā līdzīgi, ja cilvēks pārādās torti un viņam nošķibina? Nē, tas ir vēl smagāk. Iesprūšana priekā var robežoties ar diagnozi, un cilvēkam šķiet, ka šī lieta, šis prieks ir tik svarīgs, ka atsakoties no tā nekā nebūs vairāk. Un cilvēks pieķerās atmiņām ļoti bieži un uzskata, ka dzīvē vairs tik laimīgi momenti nebūs. Tad sanāk tā, ka cilvēks tajā priekā tā kā paliek pagātnē. Jā. Viņš vairs neiet uz priekšu. Un tad visticamāk, lai to prieku varētu izbaudīt, kaut kādā brīdī no viņa tā kā ir jāizkāpj ārā. Tieši tā. Ir savā veidā jāatsakās no priecīgā notikuma pagātnē. Tas paliek kā atmiņa, tajā var atgriezties, bet tajā nevajag dzīvot. Tātad, lai neiestrēgtu priekā un varētu iet katru dienu pēc jauna prieka, tad iespējams, ka no rīta pamostoties ir jāatrod brīdis ieraudzīt to foršo,
kas ir blakus apkārt vai ārā, vienalga. Un sajust prieka sajūtu. Sajust prieka sajūtu, un tad ar šo sajūtu doties ārā pasaulē. Un visticamāk, ka pasaule mums viņu nospoguļos pretī, kā rezultātā prieks dienas gaitā arvien vairāk varētu pieaugt. Un ja nu gadījumā kāds izkrīt no spoguļošanas procesa un spoguļo kaut ko pavisam pretēju, tad patiesībā par to var arī iesmaidīt. Un vēl viena lieta. Krieviem ir burvīgs izteiciens. U prirodi niet plahoj pagodi. Tas saka vienu skaistu lietu. Apskaties apkārt, un tu ieraudzīsi, kur ir priecīgie notikumi, kur ir priecīgās lietas. Un ja šajā prieka nedēļā tu būsi vērīgs, skatīsies plaši atvērtām acīm, būs priecīgs, atvērts, laimīgs, tad arī pasaule tev nesīs daudz prieka, vai ne? Jā. Būs tā. Tieši tā. Būs tā.